Sporta zāle ir tāda vieta, kur katrs atnāk ar saviem mērķiem, ko viņš vēlas sasniegt, un šī vieta piedāvā dažādus ceļus, kā sasniegt to mērķi. Grupu treniņi būtu tas, ko es ieteiktu, it īpaši tiem, kuri tikko sāk trenēties. Es arī esmu trenažeru zālē atklājis to, ka tas, ka es redzu citus cilvēkus trenējamies, dod vēl papildus motivāciju. Krišjāns ir palicis daudz izturīgāks, viņam ir uzlabojusies aerobā slodze, tātad izturība ir daudz lielāka palikusi un arī maksimālais spēks ir uzlabojies. Bet Krišjānim bija liels pluss tāds, kad viņš atnāca pie manis jau ar sporta bāzi apakšā, un ar viņu bija ļoti viegli uzsākt sadarbību. Kā saka, cilvēks nebija no nulles, bet lielākais mīnus bija izturība, ko mēs arī pieslīpējām un uzlabojām. Man pašsajūta ir manām uzlabojusies. Es ikdienā jūtu daudz vairāk enerģijas un prieka. Priecājos vienkārši par to, ka mans ķermenis ir spējīgs paveikt lietas, kuras man iepriekš likās, ka ir neiespējami. Es arī priecājos par to, ka sportošana ietekmē citas manas dzīves jomas, manas attiecības ar līdzcilvēkiem un manu darbu. Un galvenais, ko regulāri sportošana ir devusi, tā ir disciplīna. Bez tās nevar iztikt, ja vēlas tiešām sasniegt labus rezultātus ilgtermiņā. Nozīme ir milzīga, jo es kā treneris varu palīdzēt sasniegt sportiskos mērķus un ambīcijas. Viss ir atkarīgs no klienta, cik viņš ļoti daudz grib, viņa gribas spēks, motivācija un pats galvenais disciplīna. Disciplīna ir zelta vārds, kas ir vajadzīgs gan sportojot, gan nodarbojoties ar pilnīgi jebko dzīvē. Iegūt var ļoti daudz ko, man nepietiks laiks pat visus uzskaitīt, bet sākot no fiziskām, emocionālām, mentālām un visām pārējām pozitīvajām lietām, ko es varu uzskaitīt, visu tu iegūsti regulāri sportojot, trenējoties. Vai nu tā ir sporta zāle, vai tas ir svaigā gaisā, brīvā dabā. Tu iegūsti tikai labo. Tiekamies Be Active Day 23. septembrī jums tuvākajā sporta klubā.